Skrundinieku Žannas un Alda Anģu māju jau var pamanīt iztālēm. Tā vairāk atgādina pasaku namiņu. Ieejot pagalmā, ikvienu sagaida daudz ziedu, un pārsteigumu te ir ik uz soļa. Dažādi no metāla veidoti dārza iemītnieki, bet pagalma iekšienē skatam pavērs vesela pilsētiņa, kur gar vienu pusi mazos namiņos ir senlietu krātuves, tālāk estrāde un vilciena stacija ar lokomotīvu un vagonu. Stacijai nosaukumu saimnieki devuši atvasinot savu uzvārdu – Anģēni. Un jāteic, ka šai vietā dzīvo ļoti čakli ļaudis, jo viss tapis paši rokām no dažādiem metālūžņiem. Aldis pēc profesijas ir galdnieks, bet šobrīd strādā skolā par saimnieku un šoferi. Viņam Skrundā pieder arī saimniecības preču veikals. Tas vairāk ir Žannas pārziņā. Māju 1971. gadā cēluši Alda vecvecāki, un tad te izskatījies pavisam citādāk. Kad pirms vairāk nekā 15 gadiem Aldis to mantojas, tad arī visas pārmaiņas sākušās. Tajā brīdī es vēl nebiju aizdomājies, ka vispār kaut kas tāds būs, kā man patreiz. Tad vienkārši sākām ar virtuvīti, gribējām uztaisīt smuku virtuvīti, vannas sistēmu, kā jau viss sāk remonts. Tas ar visu tāda liela nekāda doma nebija. Tā kā viss mantoja tās zemes, ļoti daudz zemes mums bija riņķi. Te bija brīvs laukums. Nu, tad mēs te uzcēlām siltumnīcas un sākām konservēt gurķis, pelnīt pirmo naudu, var teikt. Tad kaut kā tas gurķu bizness pāris gadus mums gāja. Sākās visādas, bija jāizveido konservu cehu, visādas, kā jau mums ir viss tās birokrātijas. Un tad mēs pārtraucām. Piedzima mums bērni, brīvu vietu bija un veidojām šitā bērnu laukumu. Bērni atkal izaug, viss tas, kas te bija radīts, tas gāja, kā jau no koka, viss gāja postā. Jādomā kaut kas cits. Bērniem vajag tusiņu vietu, pašiem arī vajag tusiņu vietu. Tā sāk, ka to pirmais bija tāds maziņš stūrīts. Uztaisījis bija kaut kas nedaudz savāds, kaut kādas senlietas gribēja izlikt. Vienkārši tur arī bija doma tā kā pasēdēšana, tāds smuku vietiņu izveidot, bet tā dzīvē nesanāca. Izlika vienu mantu, radās otras, trešās, pietrūka vietas, un tas sāk turpināt uz priekšu tā būvniecību. Sākās jau ar to, kad uzbūvējām žogu, viņš mums krita riņķi, tas žogs, vējā. Un vajadzēja kaut kāds atbalsts. Un sākām veidot tādas, kā tur tā kā mājiņas maziņas, kā varētu nosaukt. Tas to žogu stiprināja vienkārši. Un arī draugi atbrauc, teica, vai, jums ir tā kā pilsēta te var izveidoties. Tad aizgāja tā ideja, veidosim pilsētu. Tur ir galdniecība, tur ir kroks, tur ir šuvējs, tur būs dzirnavs. Vēl dažādas lietas. Un estrādi var vajag pilsētā. Kā tā pilsētā bez stacijas, kā tā atbrauks tā pilsēta? Tad sāk veidot, tā ideja tā aizgāja. Ja reiz ir ideja, tad jādomā, kā to var dabūt gatavu pa maksimāli mazākiem līdzekļiem. Un tad nedaudz paceļojam pa Anģēnu pilsētiņu. Tā pirmā doma vienkārši kaut ko pielikt pie sienas un atpūt stāvu. Tā kā sēdēt riņķiem. Tā ideja bija. Bet tagad pilnīgi mainījies. Ja smēķi būs kaut kur tur, tad vēl te daudz kas ies ārā no tiem dekoriem. Tas tā kā zirglietas vairāk sāk likt. Tur tā kā vecās ulmēnlaika atslēgas. Tur parastās mūsu laika atslēgas, lai viņas izskatītās pievilcīgāk nekā, tad es izveidoju tā kā dekoros iekšā. Lai nav tā kā vienkārši visiem atslēgas. Šitās atslēgas man jau no opu laikiem, no kolhoza laikiem. Šitie šmirģelīši, tie visi man liekas tādi jau, kas vairs sen nav. Un tā kā man jau ir viņi savākt jau 3, cik jau viņi te 4. Viņiem vēl nāk saka laika, kaut kas klāt. Šitā karalaika atslēga. Šitā ar visu vītņu griez, tāda interesanta, kur nevar noņemt. Manī piemetināts, lai nenozog kāds kādreiz. Es tā nevācu, nekolekcionēju, lai kaut ko mainītos, jo viņam jau vērtība uzreiz pazūd, ja tu kaut ko, kā vēsturiskā lietai. Man vajag, lai man ir pie sienas kaut kas pašam, un lai stāvi paudzēm uz priekšu. Teik pa laikam pāršķiroju lūžņus, kaut ko mest ārā, nemest ārā, un tad es skatījos, ko no viņu var uztaisīt, lai nebūtu jāmet ārā. Šitas ir liekšķere. Kartupeļdakšas. Tas bija kaut kāda vienkārši bāciņa maziņa. Es nezinu, man liekas no kāpurnieka benzīna bāka puskača. Tur vienkārši liekas dzelzīts atspers, tie diski no zemes, ko apstrādā. Tā bumba, lūžņa laukuma atrada apaļ bumbiņi. Un šito galvu no 2 parastām lapstām, tās sērdas izāģētas, tas smuks galvas iznāk. Visu salikt kopā. Šeit mums ir pārbījies odiņš. Tas arī ir elektromotora ūdeņas sūkni.
sērde rotoram, ko nāk riņķi. Pieliks pārniņas, redz. Saka kaut kāds mehanizms, mopēdi. Tas, bremži. Sanāk. Ots. Tas arī no elektromotora liela tā sērde. Tieši tāpatās. No lapstām spārni. No siena dakšām sazāģēja kājas. Tas ir no pļaumašīnas, nadziņš. Viss. Atspērs fragments. Saliek kopā, diezgan labi izstās. Krabis gatavs. Krabis, jā. Un tvarš var iedūt, lai viņš neaizmū. Aha, te ir tā tava valstība, jā? Saskatīja no veca pumpīša, ka var uztaisīt kaut kādu gaili, kaut kādas spārnes. Tas ir no kaut kāda rušināmā zari. Sāna. Kaut kas jau taps drīzumā. Un šeit top grāmatas lēnām. Te bleķi un šitā ir vienkārši cauruli sagriezt. Jā, man nav tādu valcējumie aparāti, ko es varat izvalcēt. Vienkārši cauruli sagriež 4 daļās, resni. Te ar taps. Lūžņa laukumā atrada. Vienkārši tādu no padomu laikiem kaut kur izmest, tā kā sirds forma. Tad te kaut kas taps. Es domāju, būs kaut kāda cilvēciņa. Sirds formā, tā ideja tāda. Kaut kādas kājas vai kaut ko pieliks un kaut kāda tāda. Ko dēlam riteņiem sagatavs visādas savātas augšā. Jā. Kaut kādas idejas gan viņam būs. Anžēna bub. Anžēna ugunsdzēsēji. Arī Lūžņa laukumā netieši uzgāja 2 ugunsdzēsēji ķivers. Tad kaut kur bija jāliek. Un te tāds kara relikvijas nedaudz. Tur man viens draugs atdod, kas meklē pa mežiem. Man nav laika nodarboties ar to. Tad es tādu stūrīt atvēlēju, tad viņš kaut ko man te atnes ik pa laikam. Uzdāvina. Šitās lapstiņas. Man tik nav, ko viņas te nāk no koka. Koka lapstas, tās ir ļoti senas lapstiņas. Jā. Nav tie koki nopujuši un es neesmu atrestaurējis viņas. Un šīs vēl tas nedaudz vecāks ir kaut kāds pēckara lapstas. Šeit man tā kā galdniecība veidojās. Te man ir kaut kāds 38 ēvels. Katrs savādāk savākts. Urbīši un vīles, viss vairāk galdniecībai. Te ir baļķis, kur kādreiz stacijā, kad pieņēma, vai arī kur pludināja kādreiz, tad baļķiem sit numuriņas virsū, tāds numurs sitamais. Dažās zaudīši visādi. Mocīts stāsts bija tāds, kad vienam mājās mētājās un samainīja pret 2 pakām izsover vati. Un tad vēl aizbraucām, nokārtojām papīrus, viņam vēl bija papīri veci uztaisījām. Piereģistrējām CSD, tā ka viņam visi dokumenti var saglabāt nākošām paudzēm, droši ar visiem papīriem viņš ir. Šito ērēmprēs ar viens man atdeva. Tik daudz šiltu priekšā. Un šeit būs Anžēna kroks. Tiek pamazām veidots. Un vēl te nav līdz galam, tas tik viss mēnesis apakaļ. Vairāk, varbūt jau 2. Šitā vieta tieši tāpēc tā ideja, kā tas kroks jābūvē. Ja man tās mutes stāvēja pūvu laukā, kaut kur bija jāliek zem jumta, un tad bija jāpiebūvē tāda sieniņa klāt. Krogā radio, un bija kādreiz liela audēja, tad viņai visādas steļu lietas daudz bija šķilņos salasīja. Paši steles vēl stāv lielās, bet tām nav vietas, ko izlikt. Un tad šuvējs, kurpnieks vai šuvējs, kaut kas tā ideja veidot. Gludekļi, šujmašīnas, kurps kā kādreiz taisīja formas. Šite nav konkrēts tēmas, vēl te ir viss kaut kas salikts no mūsu laikiem, un tāds elektrība tēmas es sāku vākt vecos vadus, izolators. Te vēl tā. Brīva vieta kaut kādām konkrētām tēmām, kaut kas vairāk būs, te būs dzirnavs. Jo šitā ir ļoti veca lieta. 3. Tur tas stāsts ir, kad viens cilvēks atdeva vienu fragmentu un pilnīgi otrs, kas nav nekāds sakars, ne pazīšanās, nekāds atdeva otru fragmentu augšā. Tad diezgan līdzīgi, un tad man sanāca. Dabūja džutas striķi un uztaisīja, un pat darbojās viņi. Tad tā ideja, kā dzirnavs veidot, kas ar maizi saistīts dzirnakmeņus, kā malda būs arī nedaudz pārbūvēsies šī vietiņa. Vafeļu panna, uguns, kurā vafels cep uz uguns. Tāda arī nedaudz redzējuši tādu. Un tad es vienā
vietā atrada ļoti foršs mašīnīt, nokrāsoja vēl. Nav pārējais, nezinu, ka varētu pārējais dabūt, bet, nostalģijas pēc 50, 60 gadiem, kāds bija rotaļlietas kādreiz. Es tā bišķi izkrāsoju. Tikko es sāku te būvēt, es domāju, ka man būs tā kā lāps divas te degs. Viņas jau deg arī, bet vienkārši kā lāps. Un tā es sāku veidot kaut ko priekšā. Tā pirmā ideja bija, ko es ieraudzīju, ko es redzu priekšā aizlikt, tās ir lāps. Un šitie burti no vecās ziediņas grundāk, bija ziediņš uzraksts. Saglabājušies, ka viņiem. Viss ir izmantot. Bez atlikuma saimnieks. Jā. Tas ir moderni tagad. Un tad vajadzēja otru taisīt. Es domāju, ko es likšu to lāps. Un tad es kaut kā Lūžņu laukumos atradu šitos radziņas un adziņas, kā viņas sauc pareizi. Pielikt klāt, jau izstās kaut kas jau pēc vācis tā ģerboni. Bet tad man nebija neviena vācis ķivera, šī Krievu armijas ķivera. Un tad izveidoja seju. Ķiverē vajadzēja kaut ko iekšā. Un tā iznāca sarks. Estrāde ir Žannas valstība. Tur ir visādas pudeles, bija tā kā šķūnī, bija tā kā žēl mest ārā. Tās tur tā kā saliku, samazgāju. Te ir visādas kolekcijas gan no Omas laikiem, kas bija šķūņos. Te ir kaut kādi dāvināti, kaut kad ļoti sen. Te ir ģimenes bilde, kas liekas varbūt, kad ir ļoti sena, bet nemaz tik sena nav, kaut kā 10 gadi. Sinevillā bijām aizbraukuši ekskursijā uz Sinevillu, tur varēja pārģērbties. Un tāda bilde ir tapusi. Šitie dvielīši ir no Alda Omes laikiem. Visādi tādi augstas lietas un tā, kuras tā kā mājai liekas tā kā nav piemērotas, bet viņas bija noliktas drošā vietā, un kur varbūt ilgi domāju, vai kādreiz tas būs vajadzīgs vai nē, bet kaut kā pienāca tā diena, kad ir īstā vieta, kur to visu salikt, ar visiem dvielīšiem un traukiem, un tā. Ikdienā to skapi tā kā jāver ciet ir, jo mums te dažreiz atlido vārnas un gāž traukus apkārt, jo aizverot to skapi, tās sedziņas tā kā priekšā nebūs īsti labi kabināt. Meitai prasīju, lai kaut ko skaistu uzzīmē. Uzzīmēja arī. Šitā glāze ir baigi pašās. Šitās Alda kolēģis uzdāvināja Aldim. Un tad, kad man deju kolektīvs bija atnācis, tad mēs te sēdējām. Un tad vīriešiem bija šitās glāzes nolikts. Bet tā bija baigi labi, ka katrs varēja pieiet pie skapa, paņemt, kādu glāzi Jā, izvēlēties, ko viņš grib Jā, šitās ir dāvināts, man liekas, kas vēl nebija precējusies, tās man ir uzdāvināts. Viņas arī bija nolikts tādā vietiņā, un tagad viņas ir atraduši īsto vietu. Un tad jau esam nonākuši pie dzelzceļa stacijas Anģēni. Pirmais es, protams, žogu uztaisīju to sienu. Tad es domāju, vienkārši būs tāda, kaut kāds jumtiņš. Bet nē, kā sāk būvēt, ja uztais apaļas logs, jau arks tik smuk, tā nevar. Un tad es biju Londonā Viktorijas stacijā, un tur man ļoti iepatīkās visas tās metāla tā kā kolonas arī tie izveidots, tad kaut ko bišķi tā kā nošpikoja, bet tur, protams, tas viss ir daudz savādāks un lielāks. Tā kā tā ideja tām markām un metāliem. Un tad tā melnā krāsa to zelta kopā, tā Viktorijas stacija atgādina. Pagājuši gadu pēc Jāņiem kaut kad, kad nosvinējām Jāņus, tad sāk būvēt. Un kad mēs pabeidzām Žanu kaut kādā oktobrī. Tā štacija ir, meklēja, kamēr atradis sliedus kaut kur nopirkt. Arī Lūžņu laukumā atradām. Šitie divi lielie riteņi ir oriģinālie bānīšu riteņi. Dabūju, atradu Lūžņu laukumā vienu lielu mucu, ko to kurtuvi izveidot. Riteņus salikt kopā, tā, pamazām tapa. Jā, ir uz ķēdi redaktoru var pagriezt, iet uz priekšu apakaļ. Arī kurtuvi ir tvaiks iebūvēts, tas trubas man tik nav vēl tā švilpa. Priekšā šeit būs drošības vārsts ar švilpi. Un te arī, ko ievilkt, ir trausis iekšā, kad kabīnē man ir, kur noraut kloķis. Vajadzētu izdoties, ka švilpa, kā uzkurina. Šeit būs vieta. Šitie ir butaforijas, bet šitie ir īsti priekšspiedieni. Un tad, lai nav tukšs muts, izdomāju, ka grils jāiebūvē. Tad uztaisīju. Uztaisīju, ka var ielikt iekšā.
te saliek restītes, tad var kūpināt, jo kur tu mani taigalā. Tur kaut kurinta vienkārši kūpināt gaļu vienalko. Un šitam, ja vajag tā fiksi, tad izņem vāku. Šeit saber ogles, te man restas tik nav iekšā. Saber ogles un tad te var šašliks cept. Tā ideja. Praktiskais Latvijas. Jā. Nu, priekš kā vajag tādu tukšu mūtas, ka jāapvieno kaut ko interesantu. Šitas ir priekša no Durtiņām. Kādreiz Ulmaņa laikā Lībavu Liepājā bija čuguna, nu vēl tagad viņa eksistē čuguna Lietuve. Ar Lūžņu laukumu atrad, nu, domāju, nu kaut kādas simbols priekšā jāizveidās mūks. Tāpat uztaisīja lukturu, lai izskatās pēc vilciena. Un tas mums ģimenes simbols tagad sanāk, sanāca, ka izveidēm A un Ž iebūvē iekšā. Tieši tāpat, kad uz sliedēm uzlika riteņas, tad uztaisīja platformu, stūrus, sienas uz augšu. Un tad tālāk jau izveidoja visu. No metāla izliec to jumtu, kā no mācēja pa gabaliem. Ja nav tādas iekārtas, lai es varētu izvalcēt tik briesmīgas metālas biezes. Apstrādāja ar koku dēlīšiem. Tā arī tāras dēlīši, kur lētākos var katros kaut kur nopirkt brāķētos. Redzot, kā ne no kā veidojas skaistas lietas, arī dēls Orlands ar savu draugu ķēries klāt pie velosipēda būvēšanas. Tā, ka mēs bijām uz Lapsām, svinēt 9. klases izlaidumu pagājuši, kad tur bija kaut kas līdzīgs šādam. Mēs izdomājām, ka mums arī tādu vajadzētu. Un jā, tad mēs izdomājām, ka jātaisa ir kaut ko tādu vienkārši, beigās sanāca kaut kas bišķi labāks kā vienkārši. Sākumā labs uzzīmē kaut ko tam līdzīgi. Un tad sākām taisīt un domājām klāt vēl kaut ko. Un sākumā es gribēju, lai ir ērts beņķis, jo pirmais ir, lai nav arī grūti mīties. Un lai nav brēmas, tā kā parastam ritiņam, lai ir atšķirīgāk kā citiem, uz rokas brēmas. Gribējās, lai priekšā viens ritenis, lai vieglāk griežās. Aizmugurē 2, lai stabils ir. Pa pilsētu brauc arī brīžiem. Uzliekam mūziku. Arī pa dīķi, jā, pa ziemu slidināmies. No ātruma noteikti, es nezinu, apmēram 20, 30. Tas ir ritīgi ātri min. Bijām 2, mums vajadzēja katram savu, protams. Un gribējām pamainīt savādāk, lai ir savādāk skats arī. Aizmugurē ir 1, priekšā 2. Un, protams, arī beņķis vienāds, krāsas mums vajadzēja vienādas. Un aizmugurē bagažnieku. Šitam vajadzēja arī garāk ķēdi, stūri savādāk, kur brīžiem arī plīst. Un taisam arī bišķi ilgāk šito. Principā paštaisām, bet nu bišķi vajadzēja to palīdzību. Jā, šis arī labāk ripoja dēļ tajiem lielajām riepām. Bija doma taisīt vēl ar 4 ritiņiem līdzīgā mašīna. Žanas pārziņā ir arī ziedi, un to šai dārzā ir ļoti daudz. Nu, pavasars ir tas trakākais, kamēr visus tos mazos sapiķē un sastāda. Un tad vēl bišķiņ jāpadomā, kā iestādīt, lai tā kā pēc tam tā kā tur saziedēs un sazaļos. Un lai tā kā krāsa drusiņ kaut kā arī tur saietu kopā. Un tā kā vieta, lai būtu tā doba, tā kā būtu, lai aizpildīta. Pavasarī ir tā, ka griežās tā galva un domājās par tām puķiem. Jā, stāda, kā sanāk, tā sanāk. Pilnīgi viss ir viengadīgs, izņemot šitie sarkanie krūmiņi un spirējs, kurus jau ir noziedējuši. Un apakšā tur ir tulpes arī, kas pavasarī zied. Un tad ir jāstāda tās puķis tā, lai tās tulpes tur tā kā nesabojātos un rudenī rokot ārā, lai arī atcerās, ka tās tulpes tur ir, ka neizrok ar visām tulpēm ārā. Tur tagad, tur tas zaļākais stūrs, man gribētos tā kā vēl lekošāks ir. Bet, nu, tā ikdiena ir tik skrejoša, ka vienkārši nesanāk tik, cik es gribētu. Bet man liekas, ka tā jau ir daudz, jo, ka nāk, nesen bija viesi, un tad nāca pa vārtiem iekšā, teica, ārpēc cik daudz puķu. Nu jā, man liekas, ir jau daudz, jā, varbūt, ka gribētos vairāk. Man vispār patīk ļoti, kad ir viss koši, krāsaini, un bez puķiem es nevaru iedomāties. Darba diena apmēram 9 stundas man paiet darbā, bet šiten laiks ir pēc darba. Visi vakari, sestdienas, svētdienas, bet no sestdienās ir arī tā, ka jāizbrauc kaut kur pa Latviju. Tāpat tām dejas ir pavasarī, vēl joprojām nav sezona beigusies. Un, tas ir tāds brīvais laiks, kur gandrīz nav, bet viņš te ir. Pretī man tur ir Garšvielas kapis. Bija ļoti daudz izlaidumu šogad, un starp tiem izlaidumiem bija vienā pilsētā, kur bija 2 izlaidumi, bet bija tā kā brīvs laiks. Un pastaigāju pa to pilsētu un ieraudzīju vienā skaistā kafejnīcā
vecu logu rāmi, un tur bija sīpoloki, bija sastādīti un visāds garšvielas. Un tad es domāju, nu man tā, ka tas dārs vairāk tā kā uz puķēm ir, tur otrā sētā ir tas dārzeņu dārs, tāds neliels. Un tad es sapratu, ka man vajag garšvielas kapi, kur es varu iznākt laukā pēc garšvielām. Nu, tā kā viss vienkopis ir, nav pa dārzu jāstaigā jāmeklē. Vajadzēja jau kādu puķīti arī pa starpai, lai tā kā košāks ir. Man jau tā kā likās pa zaļu vai kādu puķīti arī pa to starp pielikt. Viens no Anža ģimenes vaļaspriekiem, ka tā pa īstam atpūsties, ir ceļošana. Nu, reizi gadā jau sanāk, laikam, jā. Nu, es noteikti vienreiz gadā vismaz. Jā. Kur esat bijuši? Tālākais Kubā, Panamā, Jā, Kubā braucām. Marokā, Afrikā. Daudz kur. Nu, tā ir vienīga atpūta, jo mājās atpūta nesanāk nekāda. Kā tikko mājās tā pie darbiem klāt. Jā, tad tu rauji. Te zini, ka es braukšu ceļojumā kaut kur tālāk, atkal pastīties kaut ko. Kaut kādas varbūt idejas kaut ko redz vai ne. Nu tā. Latvija arī ir interesanta ceļošana. Jā. Kas Latvijā ir interesanti? Pa Latgali ceļojuši. Man patīk visu veidu karu muzeji, kas ir. Religviju muzeji. Man viss patīk. Saule, jūra, idejas dažādas rodās no ceļojumiem arī. Gan dārzam varbūt. Mums bija lieli dzīvības koki, un tad es domāju, jāzāģē nost dzīvības koki ir. Bet pēc tam es ieraudzīju, ka tie dzīvības koki ir uztaisīti tādi tā kā bumbas. Un tad palēnām griezām viņus tā kā īsākus un to kuplumu nost, un bišķiņ tā kā bail uzreiz bija griezt. Bet pēc tam pie trešā piegājiena nogriezām tāpat īro to dzīvības koku, un tagad ir tāda smuka bumba, ko arī daudz prasa, kur tādu bumbu lielu dabūjāt. Un tas ir viens tā, ko es atceros, tas ir noteikti no ceļojuma. Ir man viena vieta pagrabā, un tad atpūtas telpa pie pirci, un tas siena izveidoti. Es redzēju Eģiptē, man liekas, tas bija Eģiptē, pie kaut kāda muzeja. Māla tāda ēka, un var redzēt, ka tur ir tas dūra vailas izgrijuši, un paņēma tādu ļoti vienkāršu risinājumu. Pamīšs tā koks saliek, un starps piesviež ar māliem, tur bija piesviest. Nu tā nostiprināt, lai vienkārši. Nu, es uztaisīju ar apmetu un tādu līdzīgu to sienu. Nu, te ir tādas lietas, ko es tā negribu vēl laukā likt, kas arī bojājās. Un tad ir karabīta lampa, kas tāda ļoti sen skaitās uz karabīta. Bildes ļoti daudz visāds ir. Tās ir tā kā jūsu? Tās ir no Omas, jā. Bet nu, visas nevar noteikt, jo daudz, vairāk nav jau vairs kam paprasīt. Te vēl nav pabeigts, bet te būs izlietni. Arī viena kapa ar ļoti veca bija notīrīta, vēl jāuztais cauri un te būs krāna. Tur sen ir radio, patafons un daži no tie muzikas instrumenti no ceļojumiem ar savesti. Te tāda plīta, kur cepte. Darbojās reāli, Jā, reāli darbojās. Arī man tāds rāms ir, ja vajag, tad izņem ārā, ieliek, var sašļikt, cept. Bēniņos ir ventilators, kas nosūc viss paiks. Somijas piķis. Pārdevās pirķis tādās. Piķis? Piķis, Somijas piķis vienkārši. Sedlniekiem un kurpniekiem. Ir jau daudz dažādas lietiņas. Viss brīvais laiks ir, kad atnāk no darba mājās, tas brīvais laiks ir brīžam līdz 1, 2 naktī. Sestdienas, svētdienas, pilnas darba dienas sanāk. Televizoru es neskatos, to es skatos tikai no rīta, kad pirms darba, kad izdara kafijas, tās ziņas, man pietiek, ko es uzzinu. Nu, vēl ceļojumos, kā aizbrauc, te neko te nedara. Jā. Tas ir interesanti, kaut ko tādu. Nu, visu laiku ir kaut kas jauns, nav tā kā viendabīgi. Kāds man pasūtīja grilu uzmetināt, tur, ja, nu, tad klapē tikai vienu to pašu. Un man katra detaļa ir kaut kas savādāks, pilnīgi savādāks. Paņem metāla grozu riņķī, skatos, no tā sanāk tas, no tā sanāk tas, tu man tagad vajag, ja nevajag, noliek malā. Es zinu, ka man kaut kas tāds ir, kur es izveidot tā kā vēlāk kaut kur, kad ideja rodās. Citreiz man ir, es tik sametinu 2-3 dzelžus un atstāju, ja es redzu viņus, tur kaut kas baigi interesants iznāk. Sametinu, noliek tālāk, pilnveidos kaut ko atkal atradīs lūžņos, kaut ko interesantu. Visu metāla apstrādi, tā man ir pilnīgi jauna. Jo man nebija nekāds sakars ar metināšanām un slīpēšanām un metālu. Tas ir pilnīgi viss no jauna apgūts pašas mācības ceļā. Modes dejās dejoju jau 10 gadus jau, jo es atceros tikko, kad bija jāsāk dejot.
un bija jāuzstājās uz skatuves, tad bija tāds liels satraukums. Un es neatceros, kā es nodejoju to deju. Bet tagad jau, kad es dejoju, tad tā, vai pavērot, ka zālē sēž un tā, tad laikam jau tas satraukums jau tā kā nav vairs tik liels tā. Skatu pārvarēt drusciņu. Teātrī arī esmu spēlējies, kad nekad mūžā nedomāju, ka es teātrī varētu spēlēt. Bet, uzaicināju, pamēģināju, kaut kā sanāca. Šur tur jau piedalījos kaut kādos humora gabalos. Jā, dejās mums ne tikai jādejo, bet arī ir pašdarbniekos visādi vēl papildus pasākumu, kur kolektīviem jāpiedalās. Tad daudz arī par aktieri nāca mums palīgā. Tādas tradīcijas, kuras tiešām jums ir iesakņojušā. Kāds gleita? Jā. Kas ir kāds gleita? Kas ir kāds gleita? Kāds gleitai šogad nosvinējām 19. gadu. Tā kā ir tā tradīcija no Lādes, tā kā vienreiz gadā viņu tā kā izņemt ārā. Un uzvilkt mugurā, apskatīties, kā tur ir, viņi der vai neder vēl. Ir tā, ka citreiz vaļīgāk, ir bijis arī, ka neder. Tā, bet šogad uzvilkt tā tīri brīvi, jā. Derēju. Aldis un Džanna uzskata, ja ko es iesācu, tad jāpadara līdz galam, un tā arī šeit. Ideju tālākai Anžēna pilsētiņas attīstībai esot daudz. Šobrīd viņu veikumu novērtē draugi un draugu draugi, kas nākta ciemos, lai svinētu dažādus svētkus. Abi saimnieki par to tikai priecājas, ka izdevies radīt mājīgu un interesantu vidi. Ir jau pamēģināts arī pastrādāt Zviedrijā. Nebija jau labi, nekāda vaina nebija. Naudiņa saņemt labi, bet es nevaru ilgi citur nekur nodzīvot. Ceļojam arī jau iet 20 pār dienām, tad jau tas jau ir pa daudz, jau gribās mājā. Kā katrā pilsētā ir savs piemineklis, tad man būs brīvības piemineklis, te ir rokas, un tad var nofilmēt augšā fragmenti, jau kas ir zvaigznes ar sauli.